Sveiki, mīļīši! Sveiciens jums advents kalendāra 8. dienā. Un šodienas lasījuma tēma ir tavas attiecības ar sevi pašu. Būs 3 lasījumi par tēmu tavas attiecības. Šodien mēs palūkosimies uz tavām attiecībām ar sevi. Rīt palūkosimies uz tavām attiecībām ar citiem. Un parīt lasījuma tēma būs tavas attiecības, tavas romantiskās attiecības, tā varētu teikt. Lūk tā kā šodien palūkosimies uz tavām attiecībām ar tevi pašu. Šodien mums ir 3 Dixit kārtas, no kurām izvēlēties grupas. Es maisīju, jautāju katrai grupai kārti. Tie attēli ir tādi, kādi izkrita. Palūkojies, kurš no tiem uzrunā tev vairāk, kurš rezonē ar šo tēmu, kas ir tavas attiecības ar tevi pašu. Tātad šī būs 1. grupa, 2. grupa un 3. grupa. Un, kad būs izvēlējies savu grupu, tad, kā vienmēr video aprakstā, būs grupu laiki un tiksimies pie tā lasījuma. Sveika, mīļā 1. grupa! Tātad izvēlējies šo kārti kā savu 1. kārti. Un paņemsim vēl kārtas tev un palūkosimies, kādas ir tavas attiecības ar sevi pašu vai kas tev jāzina par tām. Kas 1. grupai jāzina par viņu attiecībām ar sevi pašu? Vēl vienu lūdzu. Tātad mums ir 2 zīžļi. 8 zīžļi. Zobenu dūzis. 9 monētas tas ir. Un muļķītis. Jeb šajā kavā The White Heart. Tavas attiecības ar sevi pašu. Deviņas monētas. Pēkšņi ir kaut kāds brain freeze. Es nevaru atcerēties, kā izskatās klasiskajā taro 9 monētas. 10, jā. 9 kausi arī redzu, bet 9 monētas. Ok. Jā, sapratu. Ok. Man skatoties uz šīm kārtīm, gribas teikt, ka tev ar sevi ir visai lietišķas attiecības. Ka tu, man gribas teikt, ka tu ar sevi, tas izklausās tā mazliet jocīgi, bet, ja mēs runājam par attiecībām, tad ir 2 puses. Tu ar sevi miedarbojies, vai ar sevi diskutē, vai ar sevi sarunā lietas kā ar tādu tā kā biznesa partneri. Te ir tāda piedzīvojumu garša, dažādības garša. Šai enerģijai ir tā sajūta, ka tu vēlies dzīvē piedzīvot visu ko, un tu zini, ka, lai varētu piedzīvot visu ko, tev ir jāieguldās, tev ir jādarbojās, tev ir jāuzdrīkstās. No tāda aspekta viennozīmīgi šī ir ļoti forša enerģija, tāda skaista. Es paņemšu vēl dažas kārtas par tavām attiecībām. Ok. Protams. Kaut kas šitās mums izlaic tavas attiecības ar sevi pašu. Un tad mēs paņemsim vēl kādu taro kārti. Kas 1. grupai jāzina? Mums ir zižļu karalis. Riktīgi ugunīgais džeks.
Kas pirmai grupai jāzina par viņu attiecībām ar sevi? Jā, tā kā no vienas puses ir ļoti, ļoti forša tā dinamika un tā sajūta, ka tu mūžīgi dodies kaut kādos piedzīvojumos, kaut kā izaicini sevi, tas ir aizraujoši. Bet ir tā sajūta, ka tu sevi bišķi tā kā dažbrīd, tā kā esi nedaudz par skarbu pret sevi. Lielā mērā attiecības ar sevi varētu nosaukt arī par savām attiecībām, attiecības ar savu iekšējo bērnu. Ir brīži, kad tev ir nepieciešams nevis aiziet, go, bet atļauja neskriet, atļauja nepārstūķēt savu grafiku, atļauja paskatīties multenes un uzēst čipšus, tā kā paslinkot, pasapņot. Jā, tu sapņo, bet tavi sapņi, manuprāt, ir ļoti... tā kā tu uzreiz domā, kā es to varu realizēt, kā es to varbūt varu monetizēt, kā šis varētu kļūt par... kā es varu no šī izveidot biznesa plānu. Tāda praktiska domāšana. Kā es varu padarīt šo savu izklaidi, kā es varu attaisnot, ka es daru šo, piemēram. Tur ir vienmēr kaut kāds tāds... Labi, es negribu teikt vienmēr, tāpēc, ka noteikti tā nav vienmēr, bet ir sajūta, ka ir kaut kā... Tu nevari vienkārši izklaidēties, tu nevari vienkārši atpūsties, tur ir jābūt kaut kādai pievienotajai vērtībai tam. Citādi tas nav produktīvi, citādi tas nav... Jā, trūkst brīvības. Jocīgi, jo man liekas, tajā, ko tu dari, ir daudz brīvības, no tā aspekta, ka tava ikdiena vai tie brīži, kad tu ej šajos piedzīvojumos, viņi nav nekas standartizēts, nekas tāds, ko dara visi. Tu dari neparasts, interesants lietas, bet reizē tas ir kā ieslodzījums. Ieslodzījums, jo vienmēr ir kaut kādi nosacījumi, kuri ir jāizpilda, kaut kādas negluži normas, bet jā, tā kā tam ir jābūt ar baigo ieguvumu vai kaut kādu ieguldījumu tavā, nākotnē vai tavā... Gribu teikt angļu valodā, there's always an agenda. Tā kā tur vienmēr ir kaut kāds slēptais iemesls. Tam vienmēr ir kaut kāds iemesls. Un, protams, ka pat ja mēs izklaidējamies, ir iemesls tas, ka mēs vēlamies izklaidēties. Tā kā vienmēr ir mūsu rīcībai kaut kāds iemesls. Bet tā kā trūkst tas, es vienkārši ienācu prātā, es to darīšu. Nē, es negūšu no tā nekādu tur... neko. Man nebūs nekāds cits ieguvums, kā vien tas, ka es to būšu izdarījis. Man liekas, ka tas ir tas, kas trūkst. Kas pirmai grupai par šo ir jāzina? Mums ir zižļa, tā nav karaliene, tas ir bruņinieks. Jā. 3 zižļi ārprāt, cik tev ir daudz ideju. Zin kā, no vienas puses, tas nav, šis nav tāds baigais nosodījums, kad ārprāts, kā tu tagad sev dari pāri. Dažreiz jā, jo 10 zobeni izskatās, ka kaut kādā aspektā tu esi pišķi sevi pat tā kā izdedzinājis, burnout. Ka tu vairs nevari tā, vai daļa tevis vairs tā nevar. Kaut kam bišķiņi ir jāpamainās tajā, kā tu pret sevi izturies, vai tajā, ar kādu attieksmi tu ej iekšā lietās. Jo skaidrs, ka tu esi riktīgs projektu veidotājs, bīdītājs, ideju ģenerators, tā kā vispār par to nav nekādu
šaubu, tev ļoti, ļoti daudz radošās un tādas dzirkstas enerģijas. Un tev ir arī šis te resurss iekšējais, lai realizētu šīs idejas, kas ir ļoti, ļoti svarīgi. Bet ir tā sajūta, tā kā, ka tu sevi esi pārāk sevi padarījis par tādu ideju printējumu mašīnu, par tādu skarbā analoģija ienāca par tādu tā kā klaunu, kurš visu laiku izklaidē citus vai mēģina radīt šovu no lietām. Nezinu, kāpēc tāds salīdzinājums. Ja tev tas nerezonē, tad varbūt kādam konkrēti tas ir domāts, bet gandrīz vai jā, tā kā tu esi aizmirsis vispār, kāpēc tu dari to, ko tu dari, vai kāpēc tev tas ir aizraujoši, vai tā kā, jā, vienmēr ir jāatrod kaut kāds iemesls kaut ko darīt, bet tas iemesls varbūt nevienmēr ir īstais, vai tas iemesls, kādēļ tiešām būtu vērts kaut ko darīt. Tā kā tā esence ir bišķiņā pazaudēta. Tā esence vai tas iemesls, kāpēc vispār tu labprāt kaut ko tādu darīja sākumā. Jo man liekas, ka tas, kā tu iesāki šo savu aktīvo ceļu, tas bija tiešām balstīts uz tavu iedvesmu, uz tavu radošumu un tādu vēlmi sevi paust, un to iekšējo dzinuli, ka ir tāds, man vajag sevi kaut kā paust pasaulē un sev, un vienkārši man ir jāiet un jākustās, jo man tas sagādā prieku. Tad paiet kaut kāds laiks, un šis ir punkts, kur tas vairs nav prieks, tas ir vienkārši tā ir inerce. Un kaut arī ļoti daudzām tavām idejām pamatā tiešām ir tava deksme, vai nu tu par daudz sevi spied, tā kā ir kaut kādi pārāk strikti termiņi, vai varbūt tev vispār fakts, ka tev ir termiņi, vai tev ir kaut kādi ierobežojumi, ja tev šeit ir tā kā imprisonment, ir kaut kādi ierobežojumi, kas neļauj tev realizēt šo tavu ideju tā, kā tev gribētos, tādā veidā, kas būtu atbilstoši tavai iekšējai būtībai. Un it kā jā, tu dari savu, pieņemsim, ka šis ir par darbu, bet vai arī, labi es teikšu, tu dari savu sapņu darbu, vai arī tu it kā dzīvo savu sapņu realitāti, bet tā nianse, ka tev ir kaut kādi ierobežojumi, noteikumi, viņi padara to sapni par tādu tā kā, par negluži varbūt murgu, tas būtu pišķi par skarbu, bet, tas nav vairs sapnis, kurā tev ir patīkami atrasties. Viņš ir tāds druģains, viņš ir tāds stresains, viņš vairs nav tā, kā bija kādreiz. Un, zini, ja tev ir šaubas par to, ko tu dari, un vai tā ir īstā lieta, ko tev darīt, tad īstenībā tā ir īstā lieta. Vienkārši tev ir jāizvērtē, tā kā viņš jāatkāpjas, jāizvērtē, ar ko tu sadarbojies, uz kādiem nosacījumiem tu sadarbojies, kam tu piekrīti, tā kā, kas ir tās nianses, kuras tu labprāt pamainītu, bez kurām, tā kā tu vari sev uzdot jautājumu, ja neviens no manis neko nesagaidītu, ko es darītu, vai kā es darītu šo lietu, pamēģini sev šādi, tā kā, sevi paintervēt un saprast, kur tā kā varbūt bišķiņ tu esi, negluži nošāvis greizi, bet kas ir bišķi pa daudz tev. Jo šī kārts man liek domāt, ka ja tu šādi turpināsi, tu vari atteikties no tā, kas savā būtībā īstenībā ir tev ļoti atbilstoša lieta. Un var jau būt, ka tev vienkārši vajag pauzi, un pēc tam tu atgriezīsies, un viss būtu baigi forši, bet būtu svarīgi neradīt sevi kaut kādu dziļu nepatiku, riebumu vai rūgtumu pret
šo lietu, jo pēc savas būtības viņa tev atbilst. Un interesanti, kā tas tāds ir par attiecībām pret sevi. Un, jā, es teiktu, ka ārējo apstākļu ietekmē tu pret sevi izturies kā pret savu darbinieku. Tā kā pret kādu, kuram ir jāštancē idejas un jāštancē projekti. Un iespējams, ka tas ir arī izkāpis ārpus. Teiksim, ja stāsts nav par darbu, bet stāsts ir vispār par dzīvesveidu, iespējams, ka tu esi no kaut kā, kas patiesi bija tavs, iekāpis klišajā vai tikā pārkāpis kaut kādu robežu, kur tev vairs nav ērti un interesanti forši, bet tas ērtums ir nosacīts, bet, tas vairs īsti neatbilst tev. Tu esi iekļuvis teritorijā, kur tu jau tiešām radi kaut kādu klišeju vai realizē kaut kādu kaut ko tādu, kas nav nemaz līdz galam tavējais. Man gribas tā teikt. Pirmai grupai lūdzu par viņu attiecībām ar sevi. Lovers un High Honor. Lovers jau ir ļoti forši kāds. Journey. Ok. Tā, jā, laikam jau gan tev ir jādodas, jo principā muļķis arī runā par ceļojumu vai jaunu sākumu. Ir laiks doties ceļā, te ir arī metro, vai tas ir vilciens domāts. Laiks doties kaut kādā ceļojumā vai ceļā, vai laiks doties tādā pieredzē, kas pamainītu tavas attiecības šajā aspektā, tieši darba vai tādā mīkstinātu to striktumu vai atgādinātu tev, kas ir tas iemesls, kāpēc tu vispār dari to, ko tu dari. Un varbūt tas ir arī tas iemesls, kāpēc tu dzīvo tādu dzīvi, kādu tu dzīvo. Jā, atkāpties no ikdienas un uzdāvināt ceļojumu, piedzīvojumu, brīvdienu sev tādu, kas pilnībā atbilst tavām vēlmēm un bez nekāda slēptā nolūka, bez nolūka izglītoties, upgradeoties, kaut kā, filmēt vlogu vai es nezinu, kas tas vēl varētu būt, bet ir tā citreiz, ka mēs tikai gribam dot laiku sev, bet ir tāds, bet kā es to varētu padarīt vēl par, kā es varētu, tur izveidot bloga ierakstu par to, kā es tur gāju atpūsties, vai, ko es, ir visu laiku tā doma, kā es varētu šo padarīt par ienesīgu, izdevīgu, lai tas nav vienkārši izniekots laiks. Termins izniekots laiks vispār ir jāizmet ārā pa logu uz kādu laiciņu, jo tas bojā, principā, tavas attiecības ar tavu iekšējo bērnu, kurš vienkārši grib atgriezties pie tavām, pie saknēm, pie pirmsākumiem, pie tā, kā bija kādreiz. Interesanti. Jā. Es nezinu, vai tev šis norezonēs, ceru, ka jā, ja jau tu šo noskatījies. Šis bija tavs lasījums par to, kas tev šobrīd jāzina par tavām attiecībām ar sevi pašu. Paldies, ka biji ar mani kopā šajā lasījumā, un tiksimies nākamajā. Tā! Sveiki, mīļā otrā grupa! Tātad tu izvēlējies šo diezgan episko Dixit kārti. Un paņemsim vēl kārtas un palūkosimies, kas tev ir jāzina par tavām attiecībām ar sevi pašu. Kas otrai grupai ir jāzina par viņu attiecībām ar viņiem pašiem.
otrai grupai jāzina par viņu attiecībām ar sevi pašu? Viens un vēl vienu lūdzu. Tā. Labi. Mums ir 9 zobeni. Monētu dūzis. Zīžļu pāšs. Tonis. Interesanti, ka es skatījos uz šo kārtu, man reāli likās, ka viņi izstās pēc toņa. Un te ir tonis. Un 3 zobeni. Ok. 3 zobeni, 9 zobeni un 2 kārtas, kas izstās pēc toņa. Viena no tām ir tonis. Grūti. Tas ir vārds, ko es sadzirdu šobrīd. Grūti. Tev iet grūti ar sevi pašu šajās attiecībās. Grūti, jo tu netici vai nespēji ieraudzīt savu vērtību. Tas, ko es sadzirdēju. Vai nu savu vērtību, vai to, ka tu vari izdarīt lietas. Ok, es paņemšu vēl kādu kārti. Lūdzu otrai grupai. Tas ir monētu bruņinieks. Un kariete. Interesanti. Paliek interesanti. Tā mums ir zīžļu bruņinieks. Kas otrai grupai jāzina? Un Maks. Ok. Te ir tādas, es teiktu, ļoti dalītas izjūtas. No vienas puses ir šie zobeni un toņi, bet tajā pašā laikā tev ir arī diezgan daudz tādas... šī ir stabila kārta. Es gribēju teikt stabilās. Tev ir 2 monētu kārtas, kas varētu būt tādas stabilas. Bet šīs kārtas, viņas man liek domāt par to, ka tev ir drīzāk tā kā aizmirsies. Nevis tas, ka tu netici savam spēkam vai netici tam, ka tu vari, bet tev ir aizmirsies. Tu jau esi tā kā sev un pasaulē apliecinājis, galvenokārt sev, ka tu vari un ka tu tā kā tev izdosies, bet kaut kādu apstākļu dēļ tu šobrīd tev ir unexpected income. Ok, negaidīti ienākumi. Lūdzu otrai grupai kārti par viņu attiecībām ar sevi. Wealthy man, bagāts vīrietis. Ok. Un tiesa. Ok. Interesanti, jā. Man liekas, šeit ir stāsts par kaut kādu situāciju, kura bišķiņ tev ir sašūpojusi tavu ticību, taviem spēkiem. Un ņemot vērā, ka tieši zobeni var būt pat tā reālā. Kaut gan tev ir arī toņi. Kaut kas nogāja greizi, man gribas teikt. Un tas īstenībā nogāja greizi, jo tā vajadzēja būt. Tā vajadzēja notikt tam, kas sabruka vai izjuka vai nesanāca. Tam nebija paredzēts sanākt. Un noteikti, ka tie iemesli nebija tāpēc, lai tevi sodītu vai nekas slikts. Tā kā tu neizdarīji kaut ko ļoti nepareizi un tāpēc nesanāca. Nesanāca tāpēc, ka nevajadzēja tā būt. Vai citādāk tam kaut kam vajadzēja notikt, vai arī ar citu cilvēku varbūt. Es nezinu, atkarīgs par ko ir stāsts. Bet kaut kam vajadzēja būt citādāk, tāpēc tonis sabruka.
Bet problēma ir tā, ka sabruka arī tava pārliecība par sevi. Es tikko dzirdēju, you took it the wrong way. Tā kā tu to uztvēri nepareizi, bet negribas teikt gluži nepareizi, drīzāk ne tā, kā tas bija domāts. Tā kā tas, kas notika tāpēc, lai tev parādītu, ka šis nav īsti domāts tev, vai šis nebūs labvēlīgi tev, vai, tā kā, tā doma bija tāda, bet tu to uztvēri kā apstiprinājumu vai apgalvojumu, ka tev nesanāca, vai tev, ka tā bija tava neveiksme. Un principā tas sašūpoja tavas attiecības ar sevi pašu, tavu ticību tavām spējām, kaut arī principā tu esi savā dzīvē gana daudz sev pierādījis, ka tu vari, un tev ir maks šeit, kas man liek domāt, ka patiesībā tu esi ļoti spējīgs manifestors. Tu spēj ļoti skaisti un veiksmīgi radīt, un arī šī vardīte, šis te monētu dūzis man atgādina ļoti līdzīgi šīs divas kārtas, ka arī tā vardīte rada šo skaisto gredzenu. Un šis te zižļu paš arī, viņš burās ar šo trusīti. Tev ir šīs spējas un visdrīzāk, lai tu dabūtu to, ko tu gribi, tam tornim bija jāsaprot. Vienkārši šobrīd tu vēl nespēji ieraudzīt, kā tas ir saistīts vispār. Tā kā tev liekas, ka tas tornis, pirms viņš sabruka, ka tas bija apstiprinājums tam, ka tev sanāk manifestēt, vai tas bija apstiprinājums tam, ka tev izdodās. Un viņš sabruka, un tad šķiet, ka viss vējā. Un augstākie spēki vēlas pateikt, nē, viņš sabruka, tāpēc, ka tā nebija nemaz tava manifestācija, vai arī tas, kā tev ir paredzēts tikt pie tā, ko tu gribi, tas izskatīsies citādāk. Tā kā, jā, ir tās lietas, ko mēs varam izdarīt, un ko mēs darām, un kā mēs miedarbojamies ar augstākiem spēkiem, bet tad ir tās lietas, kuras ir ārpus mūsu kontrolas, un ir tie apstākļi, kurus mēs neredzam, kā tur viss savijās, un jā, man gribas šitā darīt ar rokām, vicināties, un tur ir viss savijās un izveidojās tā, ka tu pat nevar iedomāties. Un beigās sanāk, ja tas tornis nebūtu sabrucis, tad tu netiktu pie tā, ko tu gribēji, tā, kā tev būtu vislabvēlīgāk. Tas ir tas, ko es diezgan skaidri šeit sajūtu, un tas, kas šobrīd ir ļoti, ļoti svarīgi, lai tu varētu saņemt šo manifestāciju, ir svarīgi tev atjaunot uzticību sev, savām spējām, arī augstākiem spēkiem lielā mērā atjaunot to pārliecību, ka tev būs tas, ko tu gribi. Jo, ja tu ļoti tā intensīvi tagad domās, ka nē, man tas nebūs, tas nav iespējams, es padodos, tad tas var arī nenotikt tikai vienīgi tāpēc, ka tu esi pateicis tomēr nē. Tāpēc šis ir īstenībā ārkārtīgi svarīgs moments, kad stick to your dream. Tā kā pateikt, jā, es to gribu, ok, varbūt nesanāca tā, kā es biju iecerējis, labi, bet es tik un tā gribu to, es ticu, ka tas sanāks, notiks, būs, aiziet. Un aiziet pat ir īstenībā nevis tev, ka tev ir aiziet kaut kas īpaši jādara, augstākie spēki organizē to. Tu esi savu daļu izdarījis, bet tev ir svarīgi palikt pie tā, tā, ko tu vēlies, palikt pie šīs ticības, ka tev tas būs, lai augstākie spēki, tie tavi pavadoņi, visi tie, kas palīdz šai manifestācijai realizēties, materializēties, lai viņi zinātu, ka tu vēl joprojām esi ārprāts. Un tie angļu valodas vārdiņi maisās prātā pa vidu. That you're still on board, ka tu vēl joprojām gribi to, ka tu vēl joprojām piedalies. Jo tas jau viss tiek tevis dēļ darīts. Un ja tu to negribētu, tad,
tad tas nebūtu. Ja ir noticis kaut kas traģisks un un tas tevi ir izsicis no līdzsvara, nezinu, kāpēc es ieraudzīju šo kārti, vai drīzāk palūkojos viņu vēlreiz, un man pēkšņi bija tā sajūta, ka varbūt kādam ir noticis kaut kas traģisks, un tas ir tevi izsicis no līdzsvara, un šī lieta, principā, ir pamainījusi tavas prioritātes. Vai nu tas kaut kā labvēlīgi atrisināsies, vai arī, ja tas nevar īsti labvēlīgi atrisināties, tad tā pamatdoma ir tāda, ka tu tiksi šim cauri un viss būs labāk. Bet lūdzu, tas lūgums un tas uzsvers ir lūdzu neļauj šīm savām domām, kas tev liek, tās ir domas, kas reāli pazemina tavu vērtību un liek justies tev nespējīgam, nevērtīgam, nevajadzīgam, nemīlētam, viss šitās negatīvās lietas. Neļauj šīm domām tevi iespaidot, jo nekas cits, viss, kā lai to pasaka? Tikai tavas domas stāv starp tevi un tavu labklājību vai labsajūtu. Labklājība, man liekas, ietver sevi gan fizisko labklājību, gan arī emocionālo labklājību. Visos ķermeņos, visos līmeņos. Tā ir labjūtība un labbūtība. Tavas domas, tavas šaubas, tavas bailes ir tās, kas tevi aptur, tevi bremzē, bet labās lietas, mums teikšu, labām lietām ir paredzēts ienākt tavā dzīvē. Visdrīzāk tas risinājums, praktiskais aspekts nebūs gluži tāds, kā tu gaidīji. Spriežot pēc šiem divām kārtīm, kas atgādina ļoti toni. Bet tas tiks atrisināts, tas būs atrisināts. Varbūt tas pat var tikt atrisināts kaut kādā veidā tiesas ceļā vai, es nezinu. Bet svarīgi, kāds man tur gaudo pēc sienas. Labi. Bet svarīgi ir, ka tu, cik vien tu spēj tās savas domas neļauj savām domām darīt sev pāri. Jā. Jo principā tu esi šis burvis. Tu esi šis burvis, kurš rada savu realitāti. Un tas, kas notiek, vismaz lielākā daļa no tā, kas notiek, pat ja šķietam ir nepatīkams, tā kā pretējs tam, ko tu gribi, patiesībā tas notiek tāpēc, lai tavu sapni, tavu vēlmi materializētu. Jā, tāpēc uzticies un neļauj šaubām sevi bremzēt. Vai drīzāk pat nevis sevi, bet tos notikumus, kas notiek aizkulisēs. Tos notikumus, kurus tagad jau virza augstākie spēki. Centies ticēt labajam, ticēt gaismai, gan sevī, gan citos un pasaulē. Un labas lietas notiks. Negaidītos veidos varbūt. Bet notiks un būs. Sorry, man rūc vēders. Jā. Tā kā šī bija ziņa tev, mīļā otrā grupa. Es ļoti ceru, ka tev tā palīdzēs, noderēs. Paldies, ka biji ar mani kopā šajā lasījumā, lai tev brīnišķīga diena un tiksimies nākamajā.
Sveiki, mīļā trešā grupa! Tātad tu izvēlēsi šo kārti, kur ir tāda kā pasaule ūdenspilienā. Un palūkosimies, kas tev jāzina par tavām attiecībām ar sevi pašu. Tā. Paņemšu kādas tarot kārtas. Tā, mums ir monētu karaliene. Kas trešai grupai jāzina par viņu attiecībām ar sevi? Tev ir 10 monētas, tev ir nāves kārts, 9 zobeni, 9 monētas, 10 monētas. Interesanti, kāpēc tev ir 9 zobeni? Tā kā, jā, man radās doma, kāpēc tā varētu būt. Paņemšu vēl 2 kārtas, un to mēs parunāsimies. Jo principā kaut arī tā doma bija tādus, tādu, negluži varbūt laicīgu ieskatu gūt par tavām attiecībām ar sevi. Respektīvi, tas bija domāts tā varbūt ne tik laikā aktuālu šo lasījumu veidot, bet viņš ir diezgan saistīts ar notikumiem, kas vismaz 1. un 2. grupai ļoti saistīts ar to, kas notiek viņu dzīvē pašreiz. Un laikam jau tā arī ir, ka mūsu attiecības ar sevi mainās atkarībā no tā, kādām pieredzēm mēs ejam cauri. Tā kā, jo te arī ir sajūta, ka ir stāsts par kaut kādu vai pieredzi, vai tā kā kaut kādu periodu, kam tu ej cauri. Viņi izstās tik dīvaini, šī kārtas blakus šīm divām. Es viņus īstenībā samainīšu, jo tematiski bišķi citādāks ir vajadzīgs. Un vēl paņemšu 2 orakulu kārtas, un tad es sākšu runāt par tēmu. Jā, lūdzu vēl vienu. Kādas ir trešās grupas? Trešās grupas attiecības viņiem pašiem ar sevi. Principā viss ir baigi forši no vienas puses, no otras puses. Man liekas, ka tu esi tā kā vientuļa sala šobrīd. Man gribas tiešām teikt šobrīd, ka tas ir situācija, tā ir šī brīža tava situācija. Un te varētu būt vai nu tas, ka tu esi tā kā pārpūlējies, jo tev ir 10 zīžļi, pārstrādājies, pārpūlējies, un tev ir nepieciešams pārmaiņas. Bet te varētu būt arī stāsts par to, ka tu ej cauri the dark night of the soul, kas ir tā kā, principā tāda, kaut kādā ziņā tas ir atmošanās process, bet tu tikai nonāc pie gaismas, izejot cauri ļoti tādai tumšai naktī, kas ir ļoti neērts, nepatīkams. Tas ir diezgan nepatīkams process. Tajā ir savs skaistums arī, jo daudz kas tiek atstāts aiz muguras. Jo tev ir nāves kārts arī šeit, bet tas ir grūts process. Šī kārts, main male, tā kā galvenais vīrietis, man ārkārtīgi liek domāt, tā kā spēcīgi liek domāt par to, ka tu apzinies, ka tu pats veido savu stāstu, pats veido savu realitāti. Un arī, teiksim, šīs te, gan monētu karaliene, gan 9-10 monētas, manuprāt, tu ļoti labi tu pazīsti sevi, tu pazīsti pasauli, vismaz līdz tādai pakāpei, ka tu dzīvo visai autentisku dzīvi, apzinātu dzīvi. Protams, ka tev ir sapņi, fantāzijas par to, kā varētu būt, bet viņas nav tādas
viņas nav tādas, lai tā kā, tu nemēģini aizbēgt no tā, kas ir, tu mēģini varbūt papildināt esošo ar kaut ko vēl labu, bet šī te monētu enerģija, kas ir principā arī zemes enerģija, viņa parāda, ka tu esi visai tomēr balstīts realitātē. It's not delusional. Tā kā tur nav kaut kāda bēgšana no realitātes un no tā, kas ir. Bet jā, tad ir šīs te, un tas, ka mums ir vēl journey, jeb ceļojums, man liek domāt, ka tiešām tev ir, tu šobrīd ej cauri transformatīvai pieredzei, kas ir nepieciešama, lai tu varētu darīt lietas vēl atbilstošāk tev, tavām vajadzībām, vēl autentiskāk, vēl patiesāk. Tas nozīmē atteikties no liekā, atteikties no kaut kādiem kontaktiem, kas vairs nekalpo, no varbūt kaut kādiem paradumiem, kas nekalpo. Tiešām tāda rudens, pavasara, ziemas, lai kāda sezona tev būtu, kad tu šo skaties, tīrīšana visos līmeņos, emocionāli, garīgi, varbūt kaut kādas garīgās prakses, kuras ir jāpamaina, sociāli, fiziski, dzīvesvieta jāmaina vai jātiek vaļā no mantām, jātīra enerģija vai jātīra sava telpa, te varētu viss kaut kas būt. Bet jā, principā nepieciešams pārmaiņas, lai tu varētu tā kā nākamajā līmenī pakāpties un darīt lietas vēl autentiskāk un vēl atbilstošāk savam aicinājumam, savām vajadzībām. Un šī kārts, kuru tu izvēlējies, šis ūdens piliens, kurā ir pasaule, man liekas, ka tas esi tu šobrīd. Tā kā tu esi diezgan savā burbulī, savā pasaulē. Un no vienas puses tas var būt ļoti izolējoši. Tu tā kā apzināti izolējies, bet tas ir arī vientulīgi. Tu jūti, ka tu īsti, vai tev ir sajūta, ka neviens tevi nevarētu šobrīd saprast to procesu, kam tu ej cauri. Skatoties šīm 10 monētām, var būt, ka tā gluži nav un ka ir cilvēki, kas varētu tevi atbalstīt. Bet iespējams, ņemot vērā, ka šis ir šī journey kārts un šeit ir viens cilvēciņš, viņš ir ar savu bagāžu savā nodabā, visdrīzāk, ka šī ir pieredze, kura tev ir jāpiedzīvo pašam, atziņas, pie kurām var nokļūt tikai tu, un jā, tu vari lūgt atbalstu, bet visdrīzāk, ka tie cilvēki, kas tiešām grib tevi atbalstīt, kaut arī viņi, teiksim, var tevi samīļot un pateikt, esmu šeit, viss būs labi, tādas lietas, viņi nevar tev nākt līdzi tajā tumšajā mežā un uzlūkot tavas bailes un tavu ēnu un tās lietas varbūt, ar kurām tev šobrīd ir jāsastopās vai katram tas būs dziļi, šis ir ļoti individuāls process. Bet skaidrs ir tas, ka tas ir izaicinoši, un skaidrs ir tas, ka otrā pusē tu iznāc pavisam citādāks. Un tas, ko tu atstāji aiz muguras pēc tam arī, tā kā katram būs savs, bet pēc tam būs daudz vieglāk un skaistāk dzīvot. Un pat, ja šobrīd ir ļoti, ļoti, ļoti grūti, tas lūgums ir nekad nezaudēt ticību, ka būs labāk. Vistumšākajā brīdī, kaut ar vienu mazu prāta kaktiņu, atcerēties, ka būs labāk, pat ja šobrīd ir galīgi dimbā un liekas, ka nav risinājuma. Šis arī paies, atrisināsies un būs labāk. Citreiz tiešām ir situācijas, kuras vienkārši ir kaut kā sakostiem zobiem jāizdzīvo. Vienkārši viņām ir jātiek cauri. Un tā, ka mēs tiekam cauri, tad ir tāds, ok, sapratu. Bet, jā, tā, ka tu esi dziļi iekšā tajā ķīselī, tad ieraudzīt to, kā ir ārpus ķīseļa, praktiski neiespējami. Tu vari tikai sapņot par to, cik forši būs, tad, kad tu būsi ārpusē, bet
kamēr tu esi tur iekšā, un tas ir viss, ko tu redzi. Vēl lūdzu kādu kārtu trešai grupai par viņu attiecībām šobrīd, laikam jau, man jāsaka, šobrīd ar sevi pašu. Mums atkārtoju šodien kārtis. Trial and error. Principā, šis ir moments, kad tu tā kā... Ja tu būtu burvis, tā kā te ir divi tēli ar burvi no viņām, vai ar kaut kādām burvu spējām. Ja tu būtu burvis, es teiktu, šis ir moments, kad tu vairs neesi varbūt tas, kurš tikko ir dabūjis savu burvju zizli, un tā kā pirmo reizi mācās burties. Tu esi tas burvis, kurš ir iemācījies kaut kādas pamatburvestības. Un šis ir jau tāds nākamais līmenis, kur tu mācies, kur tu veido savu stilu. Tas tā kā rakstniekiem ir savs stils, kā viņi raksta. Tā kā mēs mācāmies skolā, mums ir jāraksta literatūras stundās atcerējums, mēs jau varbūt nezinām, kāds ir mūsu stils, kā mēs rakstam. Mēs vienkārši rakstam, kā mākam. Bet tad, kad tu esi gadiem jau rakstījis, tev izveidojas savs stils, savas īpašais veids, kā tu raksti un kā tu komunicē, un tu jau arī pats tā kā saproti, kur tu kaut kādas īpašās lietiņas ievies. Un arī, teiksim, katram burvim, es nezinu, kāpēc man ienāca, viens ir tas, ka tie zīžļi un tie bērniņi, kas burās, bet es atcerējos par Harry Potteru, un tad, kad viņi filmēja, es skatījos tā kā video par to, kā viņi filmēja tās filmas, un tad, kad viņi filmēja, viņiem arī bija tā kā tie zīžļi, un viņiem bija kaut kā, jāmācās ar viņiem darboties, un tad tur bija tas, ka tie aktieri, kas tā kā bija jau gados, ka viņi katrs izstrādāja savu stilu, kā viņi ar to zizli darbojas. Tā kā katram burvim bija savs stils un arī savas īpašās burvestības, kuras viņi izmantoja. Un es nezinu, man vienkārši ienāca prātā, ka tev arī, tu esi tā kā apguvis pamatus kaut kam, vai vispār tā kā, tu esi apguvis dzīves pamatus, saprati, kā vispār būt tev pašam šajā pasaulē. Un tagad ir nākamais līmenis, kur jau tu vari tā kā advancētākas idejas apspēlēt un varbūt manifestēt kaut kādas pārdrošākas lietas. Es nezinu, kaut kas šāds. Tas man saistās nedaudz ar kaut kādām tā kā varbūt pārdabiskām lietām vai savu spēju attīstīšanu, tādās specifiskās īpatnējās lietās. Tas varbūt arī ļoti sadzīviski, bet, teiksim, ka tu saproti, ka tev ir, piemēram, glutēna nepanesība vai kaut kas tam līdzīgs, un tad tu sāc, tā kā tev ir sava specifiskā diēta, un tā kā bieži vien mums sanāk pielāgot ļoti, ļoti savu ikdienu tam, ko mēs varam vai nevaram patērēt vai darīt, un tā kā varbūt visi ieturēs pankūkas brančā, un tu vējies, nezinu, zupu. Es nevaru izdomāt piemēru, bet tā ir tava īpašā lieta, un tad tu mācies zupu receptes, un ja citi tur ēd brokastīs maizītes, tad tu taisi tur kaut kādas īpašās omletes, un labi, tas ir tāds mazliet dīvains piemērs, bet es negribu, lai vienīgais piemērs ir par buršanos. Kaut ko tādu visai sadzīvisku, bet ir kaut kādas nianses, vai arī, teiksim, visi cilvēki varbūt tur svin Ziemassvētkus, bet tev nepatīk svinēt Ziemassvētkus, jo tev saistās tas ar kaut ko, bet tas varbūt nav gluži traumatiski, vienkārši tu negribi tērēt naudu, un tu Ziemassvētkos varbūt nevis apdāvini citus ar dāvanām, bet tu saproti, ka tu gribi, nezinu, iet palīdzēt bezpajumtniekiem vai, kaut kas citādāks, tava nianse, kā tu
jā, dzīve kopumā tātad tu esi iemācījies, ka visi cilvēki 24. decembrī svin Ziemassvētkus. Pirmais līmenis tātad ir tas. Otrais līmenis ir saprast, bet es vispār negribu darīt tā kā visi. Man ir kaut kāda tāda nianse tur, tāda nianse tur. Un tu sāc šīs lietiņas tā kā aizvien vairāk personalizēt. Tu sāc personalizēt dzīvi. Varbūt tu gribi dzīvot busiņā, varbūt tu gribi dzīvot tiny housā, varbūt tu gribi dzīvot taizemē. Tu esi pamēģinājis to vaniļas parasto garšu, ko visi ēd. Un tagad saproti, ka tu gribi karameļu ar šokolādes bumbiņām un kas tur vēl varētu būt, un lakricu. Kaut ko tik specifisku, ko neviens cits neēd. Un tad tu ej un taisi to savu īpašo saldējumu, kurš ir domāts tieši tev. Un šis te, principā, laiks, šis ceļojums, šis te arī grūtais periods, kuram tu ej cauri, ir tas moments, ka tu tā kā izkristalizē, kas ir tas, ko gribi tu, kā tu to vari dabūt, kā tu vari integrēt šo savu citādību savā dzīvē, kur ir tie cilvēki, kuri labprāt ar tevi ēdīs lakritas saldējumu un kuri būs tādi, kas kategoriski būs pret. Tā ir analoģija. Nevis analoģija, bet metafora. Tā kā, protams, ka tas ir kaut kas cits. Katram savu un arī tā kā te varbūt stāst arī par ļoti lielām un zīmīgām lietām. Piemēram, tu saproti, ka tu gribi, nezinu, bērnus, piemēram, vai tu gribi 3 suņus, un tavs partneris negrib. Un tas ir tas moments, kad tu izvērtē, cik svarīgs man ir šī mana vīzija par manu dzīvi. Ja man šie bērni vai šie suņi vai kas tas ir svarīgs, tad ir moments izšķirties, vai es pasaku partnerim, un tad vai mēs turpinām šīs attiecības vai ne. Tie var būt arī ļoti tādi lieli lēmumi, tie var būt nelieli lēmumi, ļoti individuāli, bet šis ir tas moments, kad jā, tu tā kā pielāgo savu realitāti vairāk savām specifiskajām vajadzībām, savām vēlmēm, saviem sapņiem, un tas ir sarežģīts process, un tas pieprasa patiesībā ļoti daudz šo te introspekciju, un tu tā kā norobežojies no citiem, lai tu varētu ielūkoties sevī, un tad, kad tu esi gatavs, un tad, kad tu esi izgājis cauri šim sevis izziņas un atrašanas procesam, atrašanas jau tādā advancētākā līmenī, pēc tam tu varēsi atkal atgriezties pie šī banketa galda un pastāstīt, man garšo lakritas saldējums, es dzīvošu taizemē, un man būs 3 suņi. Kurš ir ar mani? Un būs tie, kas varbūt nebūs, un tā kā ir jāsaprot, ka ne visiem mūsu sapņi būs pa ceļam, bet noteikti būs arī tie cilvēki, kam būs. Un tā jau tie dvēseļu līgumi un tie ceļi mūsu krustojās un veidojās. Un, jā, tas nav vienmēr viegli, bet tas ir svarīgs darbs, svarīgs process, kam ir jāiziet cauri. Un tas ir tas, ko tu šobrīd dari. Un es teiktu, tavas attiecības tev ar sevi īstenībā ir ļoti stabilas. Tā kā, es domāju, tu sevi pazīsti gana labi un tu sev uzticies. Bet, tas nepadara šo dark night of the soul, dvēseles nakti tumšo, tā kā tas nepadara to daudz vieglāku, tāpēc tas tāpat ir grūti un izaicinoši, bet tu tiksi tam cauri un nākamā tava dzīves nodaļa būs ļoti skaista un vēl harmoniskāka un atbilstošāka tev. Jā. Tā bija ziņa tev par tavām attiecībām ar sevi pašu. Es ceru, ka tev norezonēja, es ceru, ka tev noderēs. Paldies, ka biji ar mani kopā šajā lasījumā un tiksimies nākamajā. Atā!